Vēl viens ūdenskritums, Igaunijas lielākais ūdenskritums Jēgalā. Atrodas uz Jēgalas upes, augstums 8,1 metrs, platums 70 līdz 80 metri. Jāsaka, ka ir gadījies redzēt šo ūdenskritumu arī pilnīgi pilnu. Tā teikt, no tā krasta līdz pat šim krastam. Bet tas ir tādā gadījumā ir agri pavasarī, kad ir daudz ledus kušanas ūdeņu. Ir arī bijis tā, ka viņš pavisam švaks. Tikai šī pati labā pusīte ar ūdeni. Tas ir vasarā apmēram tā izstāsta. Tagad vēl jāsaka, ir labi, ir ok, kā pieņemts teikt. Un te ir tas pats brīnums, tikai nedaudz cita rakursā. Re, kur tur augšā cilvēki stāv, šausmīgas šļakats nāk iekšā, jo no ūdens tiešām tā kā tāda bagātīga duša. Ja te ilgi stāvētu, varētu palikt pilnīgi slapts cilvēks. Un redziet, ziemā savukārt aiz šī te ūdens aizkara, kurš sasals, izveidojas tā kā tāds aiz ledus tunelis starp to kaļķakmens sienu un sasalušo ūdeni. Vienkārši skati fantastiskākie. Tad atgādināšu, tas ir Igaunijas lielākais ūdenskritums Jēgala juga, kā igauņi viņu dēvē. Debesis skaistas, apkārt pilns ar fosīlijām. Vienu no fosīlijām centīšos jums parādīt. Tā, pirmkārt jau šeit ir redzamas fosīlijas. Droši vien tās sauc pa hordām šiem dzīvniekiem. Nezinu, vai tī hordāņi vai kaut kādi mūlurkauli, bet te var redzēt viņu skeletu pārakmeņotos pārpalikumus. Fosīlī te tiešām daudz, un arī reku viens tāds sagriezies, pārakmeņojies radījums. Tā te var atrast pat pilnam. Un vēl atvadām skats uz Jēgalas upi un ūdenskritumu no augšas. Re, kur gājuši pāri ūdens. Tas ir skats pāri uz pretējo krastu un uz augšas, no augšas uz visu šo padarīšanu. Tas arī no šīs vietas viss. Gaidām nākošās reportāžas.